Labrīt, ir trešdien, mēs turpinām ar apstūdu darbiem 23. nodaļu, un mēs lasām no 10. panta. Kad strīds pieņēmās spēkā, tribūns nobījies, ka Pāvilu nesaplos pavēlēja ienākt kareiviem, izraut viņu no to vidus un aizvest uz karaspēka mītni. Nākamajā naktī kungs nostājās viņam līdzes un sacīja: esi drošs, kā tu par mani liecināji Jeruzalemē, tev būs jāliecina arī Romā. Te mēs redzam, ka viss šis notikums ir bijis daļa no Dieva plāna, lai dabūtu Pāvilu uz Romu, kur arī viņš liecinās par Dieva žēlastību, kur viņam būs iespēja sludināt evaņģēliju vēsti, kaut gan važās. Ko es atrodu ļoti mierinoši par visu šo, kas notiekās ar Pāvilu, ir, kad katrā solī Dievs ir ar viņu. Un kur viņam vajadzēja iedrošinājumu, kur viņam vajadzēja stiprinājumu, Dievs viņam parādījās un uzrunāja viņu naktī, sapnī vai kādā citā veidā, ka viņš jūta, ka Dievs uz viņu runāja, un šoreiz skaidri pateica viņam: esi drošs, kā tu par mani liecināji Jeruzalemē, tā tev būs jāliecina arī Romā. Un tas noteikti deva Pāvilam spēku, duku un gribu darīt to, ko Dievs viņam ir paredzējis. Kā viņš rakstīja vēstulē Filipiešiem: es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Dievs zina, kas mums ir vajadzīgs. Viņš zina, kad un kā, ja mums ir vajadzība dzirdēt viņa balsi vai saņemt mierinājumu vai stiprinājumu. Un viņam ir daudz un dažādi veidi, kā viņš to var darīt. Vai nu tieši caur savu vārdu, vai tieši uzrunājot mūsu sapnī, vai mūsu iekšējā cilvēkā, mūsu garā, vai caur kādu citu cilvēku. Bet Dievs vienmēr nāk ar vēsti, kas mūs stiprina, kas mūs pieved tuvāk, kas mūs iedrošina, kas mūs paceļ. Un tā Pāvils saņēma spēku, varēja turpināt. Kungs nostājās viņam līdzi un sacīja: esi drošs, kā tu par mani liecināji Jeruzalemē, tā tev būs jāliecina arī Romā. Un tāpēc Pāvilam nebija ne mazākā šauba par to, ka viņš nonāks Romā, un ka tur viņam būs iespēja, un kā mēs redzēsim, turpinot lasīt apostļu darbus, iespēja liecināt arī tiem, kas ir Romā. Tāpēc Tēvs, mēs tev pateicamies, ka tu vienmēr gādā par mums, ka tu esi nomodā par mums vienalga kur un kā, vienalga kādos apstākļos. Ja tu mūs esi aicinājis, es vērtu aicinājumu, tad tu arī dodi vajadzīgo spēku un izturību, iedrošinājumu, mierinājumu, pārmācību, vienalga, kas mums ir vajadzīgs, tu zini, un kā labs Tēvs tu mums savā mīlestībā un žēlastībā to vienmēr dod. Paldies par visu, paldies par nakts mieru, paldies par jaunu dienu, paldies par putniņiem, kas dzied, paldies par visu dabu, visu tavu radību. Mums nāk prātā dziesma, kad redzu Dievs uz tavu roku darbu. Tad gribās tev pateikties, gribās tevi godināt. Viss, ko tu esi radījis, ir labs. Diemžēl mēs cilvēki caur savu grēku esam sabojājuši daudz tās lietas, ko tu mums esi devis. Piedod mums un palīdzi mums būt labiem namturiem un saimniekiem. Mīļais debes Tēvs, mēs aizlūdzam par zemi, kurā dzīvojam, un pateicamies par brīvību, ko baudam, jo mums tādi ir. Un mēs lūdzam, mīļais debes Tēvs, par mūsu vadītājiem, lai tu dod viņiem būt godīgiem un taisniem, palīdz viņiem rīkoties pareizi visās lietās. Debes Tēvs, mēs aizlūdzam par tiem, kas cieši zem negodīgiem vadītājiem, kam ir grūtības un bēdas. Mēs aizlūdzam par tiem, kas atrodas kara zonos, mēs lūdzam pēc miera. Mēs lūdzam, kungs, lai tu izjauc visi ienaidnieku ļaunās domas un nodomus. Un mēs lūdzam, mīļais debes Tēvs, lai tas, kas tumsā tiek runāts, iznāktu gaismā. Mēs nododam tavās rokās visu pazudušās dvēseles un lūdzam par viņām, lūdzam, lai daudzi atgriežas pie tevis. Mēs aizlūdzam par slimājiem, mēs aizlūdzam, kungs, par bēdīgiem, par nabagiem, par atraitniem, par atstātiem bezmainiekiem, tiem, kam vienkārši dzīve paliek pa grūti un sarežģīta. Piestājies sevišķi klāt pie tiem, kungs, kam nāve tuvojās, jeb kas piemin mīļos un dārgos, kas mūžībā aizgājuši. Tā, kungs, mēs visi nododam tev
ar pateicību. Mēs lūdzam, lai tu ņem mūs pie rokas, lai tu mūs vadi. Un lai tu uzklausi, ka mēs kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds. Lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstības, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, ar Dievu palīgu, es ceru, ka tas būs atkal rītdien.